Slavu Dievam. Dievs ir brīnišķīgs, viņš ir varens, viņš ir spēcīgs un viss, kas viņam ir vajadzīgs ir atvērts sirds, viņam vajadzīgs ir atvērts prāts un kur viņš var šo svēto sēklu, kas ir Dieva vārds, sēt iekšā. Un man tāds jautājums, cik daudz no jums ir sēduši brokastis šajā rītā? Pats arī tā, es varu redzēt, ka jūs esat brokastis. Jūs esat brokastis? Okay. Skaidrs, tie ir tie cilvēki, kas vismazāk dzirdēs un sapratīs šodien šo vārdu. Kas nav ēdis, paceļ roku. Super, maleči, jūs saņemsiet visvairāk šajā te rītā. Kāpēc? Tāpēc, ka es dzirdēju tādu interesantu lietu, ka tie, kas, piemēram, tad, kad pāēd, asins aiziet sagramot, kā teikt, to pārtiku, kas ir iekšā. Un līdz ar to tas asins nepieplūst smadzenēm, cik vajadzētu, lai tā domāšana iet un tā tālāk. Es jūs aicinātu arī izmēģināt tādu lietu, ka, piemēram, kādu svētdienas rīt jūs atnākat, ka jūs neesat ēdis tās brokastis, ka jums tāds neliels gavējums ir, lai jūs varētu nākt un klausīties Dievu. Es domāju, ka jūs nenomirsiet neviens no tā, vai ne, teiksim. Un, ja jums gadījumā kas, tad vienkārši paņemiet kādas sviestmaizes līdzāk, kādas sandvičus, lai jums ir uzreiz tikko beidzās āmen, ka jūs uzreiz var iestūķēt iekšā to desmaizi, vai ne, teiksim, un ka jūs esat wow. Tā kā, bet es ceru, ka jūs saņemsieties viss spēks, un arī tie, kas ir ēduši brokastis, jūs varēsiet kaut ko sadzirdēt. Tā kā. Jāsāk, diemžēl, ir ar kādām lietām, kuras ir tādas izaicinošas mums visiem. Un šīs izaicinošās lietas ir tādas, kad mēs lūkojamies apkārt un mēs redzam to, kad notiek drausmu lietas. Un tās drausmu lietas ir tādas, kad vienkārši jebkurā vietā, jebkurā laikā kādam var ienākt prātā, iziet ar automātu uz ielas un vienkārši sākt šaut nost cilvēkus. Un iet un uzspridzināties, iet un, kā teikt, mēs redzam, kas notiek, tepatās mēs varētu teikt šajā mierīgajā Eiropā, kur, man jāsaka, tas ir šokējoši. Gandrīz 10 cilvēki, tur vēl vairāk ir ievainot jaunieši līdz 21 gadam, jauni. Viss ir, viņi vairs nav. Viņi nošauti. Un viņi vienkārši gāja uz McDonald's. Vienkārši baudīja to ikdienas dzīvi. Un mēs varētu teikt arī tas jaunietis, cik viņš ir drošs. Mums tā asociējas tā, nāve nāk tad, kad ir vecs jau palicis. Bet šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, tu nezini, kurā vietā bumba var sprākt, un mēs varam teikt, Latvija ir mierīga zeme un tā tālāk, un paldies Dievam par to, ka viņa žēlstība šeit ir, bet vienalga jūs izbrauksiet kaut kur ārā, un jūs būsiet kādā vietā, kur kādas traģēdijas var notikt. Kā ar automašīnu vienkārši smago brauc iekšā cilvēku pūlī, un cilvēki lido gar malām tādas, tā kā pieniņu pūkas, jā? Mēs dzīvojam tādā realitātē, kur liekas, mēs varētu ieiet iekšā dziļā depresijā. Tā ir viena puse, kas notiek, un mēs varētu visas tās negācijas ņemt, bet es teikšu godīgi, tas nepalīdzēs, un tur nebūs tā risinājuma. Bet kas var palīdzēt? Var palīdzēt tas skaidrais skats, kad Dievs runā savā vārdā un teica, ka beigu laikos tādas lietas būs. Tas nozīmē to, ka viņa atnākšana ir tuvu. Viņa atnākšana ir ļoti, ļoti tuvu. Un tas patiesībā, šai patiesībā vajadzētu mums iepriecināt un darīt brīvus, ka viņa atnākšana ir tuvu. Es saprotu, varbūt tās jums ir baigie plāni vēl uz nākotni, ko jūs esat sacēluši un tā tālāk, bet Bībelē sacīs, cilvēks ceļ tos plānus, un neteiksim, bet vienalga notiek tā, kā tas kungs vēlās. Vai ne? Un līdz ar to, man mīļie, vērsīsim savu skatu ticībā uz Jēzu Kristu. Iestāsimies lūkšanās, iestāsimies par arī to, kas ir mūsu uzdevums, ka mēs nedomājam to, ka tikai baznīca ir vecām tantiņām un ka viņām tikai ir jāzina par Dievu, bet tiem pašiem jauniešiem, tai pašā skolā, tai pašā viss, kas ir kaut vai bērnu laukumā, kur ir bērni pulcējās kopā, ir vajadzīgs dzirdēt patiesību par Jēzu Kristu, kad Jēzus mīl grēciniekus, ka Jēzus mīl tos cilvēkus, kuri nemīl viņu. Bet tad, kad tā patiesība tiek atklāta,
Daudz cilvēku var atgriezties. Un nenolieciet, kā varētu teikt, savu cerības drosmi kādam liecināt un teikt par to, ka Jēzus ir vienīgais ceļš un viņš ir arī tavs glābējs, sakot savu liecību, kā tu esi piedzīvojis pestīšanu, tad tas, ko mēs varam darīt. Un tas būtu tas, kas mums ir jādara. Jo ja tas finišs tuvojās, tur liekas, mēs varam pagurt un mēs skatāmies uz draudzēm, draudzes pagurst, kļūst vājas, un tas var būt vasaras svētku draudzes, tas var būt vienalga konfesija. Un tagad vasaras svētku, tur visu svēto garu piepildīt, tur viss ir haipo, tur viss pa zemi, viņi nestaigā pa zemi, viņi pa debesīm lido. Bet tā tas nav. Realitāte ir tāda, kad staigā ticībā, tā ir cīņa. Tā ir cīņa, tas nav vienkārši, jo ja tu ej ticībā, tu ej šajā te cīņā, un tev ir jācīnās par tām neredzamām lietām. Un tik viegli ir pāriet skatīšanā un ieraudzīt visu to laicīgo, tās negācijas un visu to, kas ir, un sākt sekot tām lietām. Tāpēc es aicinu arī jūs, kad jūs stipri stāviet savā ticībā, cīnaties savu ticības cīņu, ejiet līdz galam, neesiet tādi, kas padodās. Iedvesmojiet sevi. Ja tu sāc kaut kur paklopt, ja tu sāc kaut kur atslāt, tu kļūsi, ej pie tā, kas ir stiprs, ej pie tā, kas tev var uzmundrināt, ej pie tā, kas tev var iedrošināt, ka tu vari arī caur šo sarunu kopā Dievu lūdzot, atkal tā piepildīts ar Dievu spēku no augšienes, ka tu vari iet un skriet un nepagurt. Tev ir iespēja. Tev ir iespēja. Lai kungs, kad nāk, atrod savu draudzi, ticībā esam. Nevis tādu, kas ir novirzījusies un aizgājis projām no ticības. Tā kā šis ir liels izaicinājums mums visiem, man mīļie. Ne tikai mums kā Nācerets draudzē, tas ir visiem ticīgiem visur apkārt. Tas ir liels, liels izaicinājums. Nu ko? Dieva tuvums. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Ja tie cilvēki, kas ir aizgājuši bojā, nav ticējuši uz Jēzu Kristu, caur tiem visiem spridzināšanām un visiem tiem tur, tad debesīs nekādīgi viņi nav. Debesīs nokļūst tie, kas tic uz Jēzu Kristu. Mēs varētu teikt, bet tieši bija jaunieši. Bet mēs nezinām, ko tie jaunieši darīja. Un ne jau tas, ka notiek bez Dieva ziņas. Dievs zina visas lietas. Bet interesanti tāda lieta, ka viņš runā par to, kā viņš pasargā savējos. Tas ir interesanti, vai neko? Cita lieta ir tas, ka tu esi savu skrējienu pabeidzi šeit uz šīs zemes, un tu esi nonācis līdz finišam, un tad tev ir, kā teikt, tu beidzi šo dzīvi šeit uz zemes, un tu aiziet ticībā skatīšanā to kungu redzēt. Bet es saku vēl vienreiz, tā izvirtība, tas ļaunums, kas ir pasaulē, viņš sit augstu vilni. Un daudz arī jaunieši krīt iekšā šajās lietās. Tā tas ir. Un Dievs ir žēlīgs, viņš ir žēlsirdīgs, bet viņš ir arī taisns. Tāpēc vēl vienreiz gribu uzsvērt to, ka Dieva tuvums ir vajadzīgs katram cilvēkam piedzīvot. Ja viņi piedzīvo Dieva tuvumu, viņi sapratīs to, kāda ir atšķirības starp to, ka tu esi Dieva tuvumā un starp to, kas ir pasaulē. Dieva tuvums. Mēs skatījāmies iepriekš arī pagājušajās svētdienās, kad mēs bijām kopā, mēs skatījāmies to, kā bija, ka tauta novirzījās no Dieva, kad viņi nedarīja to, ko Dievs teica, un darīja to, ko tās pārējās tautas dara, un kalpoja tiem elkiem, un visu to. Un Dievs bija dusmīgs uz viņiem. Viņš nogrieza savu vaigu no viņiem. Un visa tā tauta cieta. Tas nebija tā, ka 1, 2, 3 cieta. Visa tā tauta cieta. Un tad mēs ir tas jautājums, kur mums arī kā draudzēji ir jāpajautā, un mums ir sevi jāiztiesā, mums ir jāuzlūko, kādi mēs esam kristieši, kādi mēs esam Kristus sekotāji, vai tā gaisma patiešām spīd caur draudzi. Es nerunāju tikai Nācerets draudzi, bet caur Kristus draudzi šeit Latvijā. Vai draudze tik tiešām spēj būt par gaismu šajā valstī? Ja nē, tad mums ir jāmeklē iekšā, kas tad ir tas tumšums, kas ir tas, kas neļauj šai gaismai spīdēt. Protams, ka mēs varam vienkārši tāpat dzīvot un eksistēt un liekas, ko tu mums tur iet un ko mums tur darīt, bet
Domāsim arī par to, kad vēl taču, ja tas kungs kavēsies, nāks nākošā paudze. Un kas būs šai nākošai paudzei? Vai būs atstāts katls, kurš ir tukšs? Vai būs atstāts katls, ne tikai viens, kurš ir pilns, bet vairāki katli, kas ir piepildīti ar to labo un ar to veselīgo un jauko, ko nodot nākošai paudzei? Vai neko? Tā kā tas ir lietas, par ko domāt. Bet šī piedzīvot Dievu tuvumu. Es gribētu mazliet iet ar jums tagad tādā citā rakursā, kā piedzīvot Dievu tuvumu. Un es centīšos jums arī kaut ko uzzīmēt, tā kā jūs redzat, tad skatāties un es uzzīmēšu tā. Ja šis ir punkts A, tas būtu tā kā tas sākums, ja es ceru, ka jūs visi redzat, ja? Tad šita te ir tas punkts B, un mēs varētu nosaukt šo te vietu, piemēram, šajā te laikā, ja, par apsolīto zemi, ja? Un ja mēs skatīsimies, kā, vēl ciet arī paralēls, jo tur ļoti interesanti ir ar savu dzīvi, kad, piemēram, tad, kad Izraēla tauta izgāja ārā no punkta A, to mēs arī salīdzinām ar to, kā mēs izejam ārā no savas vecās grēcīgās dzīves. Bet tad, kad Dievs izglāba Izraēla tautu no Ēģiptes verdzības, tad mēs salīdzinām ar to, kā Dievs izglāba mūs no grēka verdzības. Un tagad viņš mūs ved uz to apsolīto zemi, un tad mēs redzam to, kad tas ceļš varbūt šitāds te. Ja? Mēs varētu teikt, bet mēs taču varētu tomēr iet pa taisno. Mēs tomēr taču aiziet ātrāk, un mums būtu vienkāršāk taču tā aiziet. Jūs ziniet, cik daudz, teiksim, uz ko pasauli ir tendēt ātrāk, taisnāk, labāk. Visu šīs lietas. Un nevienmēr tas sakrīt ar to, kā Dievs uz to skatās. Un šis gājiens ārā no šīs apsolītās zemes, un skatieties arī šeit, piemēram, jūs noliekt savā dzīvē mērķi, jūs sadzirdat to, kāds ir Dieva plāns tavai dzīvei, tas, kas tev ir jāsasniedz. Tad varētu teikt, bet šis taču ir taisnais ceļš. Bet kaut kā Dievs tev neved pa to taisno ceļu, viņš tev ved kaut kur šitādās te, liekas, baigi ilgi aiziet tas, līdz tu aizēji, līdz tam finišam tu nonāc, ja? Kaut kas, un ziniet, tad, kad, piemēram, sāk iet šito ceļu, ja? Šitas ir, kas notiek? Ja nebrauc pa taisno, jūs esat piedzīvojuši visu apvadu ceļus, esat piedzīvojuši, ja? Ir taisnais ceļš, bet ir apvadu ceļš, mazums remonta darba un tā tālāk, ja? Neviens jau tik nepriecājās par to, vai neko. Un kas ir? Tad ir pukstēšana, tad ir kurnēšana, tad ir neapmierinātība. Tas ir tas, ko Izraēla tauta arī piedzīvoja. Ja? Un savā dzīvē, kad mēs skatāmies, jā, bet es jau varētu būt jau tur, bet es neesmu, es esmu šita te, kur es esmu. Ja mēs apzināmies Dievu tuvumu, un mēs ejam ar Dievu tuvumu kopā ar viņu, ciešās attiecībās, tad mums būs viegli arī iet cauri šita te. Ja? Bet tur ir nolūks, un es gribu to nolūku ar jums kopīgi apskatīt. Kāpēc tā notiek, ka Dievs ved? Es nezīmēju šitās te lietas. Es nezīmēju, piemēram, punkts A un punkts B, un tad ir kā pa kalniem, kā pa lejām. Ja? Nē. Tas ir tā vienkārši ir. Oi, Dievs, tu man esi labs, vai dienas Dievu aizmirst, šita te man ir galīgi pretīgi. Ja? Vai tad es atkal atgriežos pie Dieva, tad es atkal nožēloju savus grēkus, man atkal ir ļoti labi, tad es atkal nokrītu un tā. Nē. Tas nav tas zīmējums, ko es jums gribu parādīt. Šis ir tas zīmējums, ko es gribu, lai jūs redzētu. Ne? Atšķirsim vaļā savās bībelēs 2. Mūzes grāmatu, un mēs turpinām iet par Dieva tuvumu. Citam liekas, kad iet tas apvad ceļš kaut kur, kad Dieva tuvums tā kā kaut kur pazūd. 2. Mūzes grāmata, šeit ir brīnišķīgi vārdi sacīti. 2. Mūzes grāmata un 13. nodaļa. 13. nodaļa. Un 17. pantā mēs lasām. Un kad Fāraons tautu bija atlaidis, tad Dievs tos neveda pa filistiešu zemes ceļu, lai gan tas bija īsāks,
Jo Dievs sacīja, ka ļaudis nenožēlo un redzēdami karus neatgriežas atpakaļ Ēģiptes zemē. Tagad mēs redzam to, kas bija tas, kas neveda viņus pa taisno. Mēs redzam, ka Dievs ir tas, kad viņš ved viņus šitē te pa tiem apkārtceļiem. Ja? Viņš viņus ved, un tur ir iemesls, kāpēc. Tāpēc, ka mēs redzam, Dievs redzēja, kāda ir tauta. Pa taisno ejot, tur būtu cīņas, kas viņiem būtu jākaro. Un Dievs redzēja to, kad viņa tā tauta var nobaidīties. Un ko viņi darīs? Viņi muks atpakaļ tajā verdzībā. Skatieties šeit uz sevi. Jūs sākt kristīgo dzīvi iet, un parasti saka, kristīgā dzīve grūta, un tā tālāk ir savas nianses, varētu teikt. Vienalga, vai tu dzīvo kā bezdievs vai ar to kungu, tev būs savas grūtības. Šeit uz zemes ir viss kaut kas, ko mēs sastopamies. Bet redziet, ja mēs ejam ar to kungu šeit, tad mums var likties, bet es esmu tādu piedzimis no augšienes, es tagad varu sludināt, es tagad varu darīt visu kaut ko, es tad šito un tādi ir tie dedzīgie jaunie kristieši. Viņi var liecināt un tā tālāk. Un tad, kad Dievs viņus paņem tādā, pamācīsimies, tāpēc, kad es zinu to, kur ir tavs bailes, es zinu to, ko tu nevari izdarīt, un tā tālāk. Un tad liekas, bet mēs jau varējām kaut ko pataisno. Nē, viņš tev ved šeit, jo viņš redz tevi, kad būs lietas, kuras tu nespēji paveikt. Bet tas nenozīmē to, ka tev nav Dieva tums. Pa taisno, kāds varētu teikt, Dieva tums ir tikai pa taisno. Pēc šīs raksturvietas mēs varam nepiekrist tam. Mēs redzam to, ka Dievs speciāli viņus ved nevis pa īsāko ceļu, bet viņš redzēja to, ka tā tauta ieraudzīs, ka viņiem ir jākaujās, ka viņiem ir jākaro, viņi atgriezīsies atpakaļ. Kas tur būs? Viņi nobaidīsies. Tas nozīmē to, ka tas labs sākums, bet neaizies līdz galam. Piemēram, kas notiek ar to, kad cits grib iet pa taisno, ko viņš dabū, un kristietis savā dzīvē, viņš dabū pa mīzu. Viņš ieiet tādās cīņās savā dzīvē, kam viņš nav sagatavots. Un ko viņš dara? Viņš cieš zaudējumu. Cik daudz no jums esat gājuši pa taisno un esat cietuši zaudējumus? Un nekādu uzvaru jūs neesat guvuši. Un taisn otrādi, jūs varbūt tās saka, varbūt tās jāatgriežas atpakaļ pasaulē. Varbūt jāiet atpakaļ ar to Kristina varšanu. Es esmu redzējis ļoti daudz arī cilvēks, kuri uzsākā, bet atgriežas atpakaļ pasaulē. Tāpēc, ka viņi, kā teikt, dabū iekšās, jo viņi gāja tādās kaujās, kas nebija viņiem noliktas. Redziet, tas interesantā lieta ir tāda, ka Dievs mūs ieved konfliktos tikai tad, kad mēs esam tam gatavi. Paskatieties šeit. Dievs mūs ieved tādos konfliktos tikai tad, kad esam gatavi. Un ziniet, nevis tikai gatavi, bet ka mēs varam gūt uzvaru. Paskatieties šeit. Dievs tevi neievedīs konfliktā, ja, piemēram, situācijā, kur tu esi zaudētājs. Kad tas patīk, ko? Dievs tevi neievedīs iekšā situācijā, kur tu būsi zaudējis. Ja citiem vārdiem sakot, tu vari iet pats, un tu piedzīvos zaudējumus. Bet tur, kur tu ies ar Dievu, un Dievs teiks, šī ir tava kauja, ej iekšā tur. Un kopā ar to kungu ejot, tu gūst uzvaru. Ja tas kungs nav ar tevi tajā kaujā, un tu pats vienkārši ej iekšā, tu cietīs zaudējumus. Jūs varētu teikt amen? Kā jums liekas? Paņemsim klasisku piemēru. Pēters visu nakti strādājis. Pēters zvejojis, neko nav nozvejojis. Lāpa tīklus. Te atnāk Jēzus dienas laikā, un viņš saka, dodies uz dziļumiem, izmet tur savus tīklus. Un, protams, Pēters saka, ko tad, kungs, mēs visu nakti esam strādājuši, mēs neko neesam noķēruši. Bet viņš teica, bet uz tavu vārdu es to tīklu izmetīšu. Taisnais ceļš, makšķerēšanas ceļš tur tajā laikā ir nakts, lai zivs neredz tīklu.
Dienas laikā tas ir apkārtceļš. Tas ir izaicinājums, tas ir, kā tas ir dienas laikā man tagad, es esmu zvejnieks ar profesionālo izglītību, un tu man te mācītāji nāc un saka, kā man būs jāzvejo. Un viņi brauc un izmet tīklu, un viņi saņem tās zivis, tur tik daudz, un vēl viņi tiek svētīti, un vēl blakus laivas tiek svētīts. Un mēs liekas, viņš iznāk ārā, un viņš krīt, viņš saka, ej, kungs, prom no manīm, es esmu grēcīgs cilvēks. Dieva tuvums, tu un Dievs, skatieties šeit, jūs gūstat uzvaru tajās cīņās. Dievs nekad nezaudē. Un ja tu esi ar Dievu kopā, tad jautājums ir tāds, kā tu vari zaudēt? Kā tu vari zaudēt? Tu nevari zaudēt. Ja tu tiec sakauts, tad Dievs ar tevi arī tiek sakauts. Bet ja tu aizēji viens pats, ne to ceļu, kur tas kungs tev ir teicis, un tu neesi gatavs tai kaujai, tu tiksi sakauts. Un tad cilvēks saka, bet kur tu esi kungs, kur tu esi kungs, kur tu esi kungs? Bet tu esi aizgājis savā prātā, tā kā tu gribēji, tu esi dabūjis iekšā, kā tautās. Bet ja tu būtu klausījies tajā, ko Dievs teica, un tu būtu gājis to ceļu, Dievs labāk zina. Vai tu esi sagatavots tai cīņai, vai tu esi sagatavots tam konfliktam, vai tu esi sagatavots tai lietai. Tad Dievs patiesībā atbrīvoja viņus no tiem filistiešiem, lai viņi nepiedzīvo tās bailes un neatgriežās atpakaļ tajā verdzībā. Redziet, Dievs jau rūpējās arī par to un gādā par to, lai tu neatgrieztos atpakaļ tajā verdzībā, grēka verdzībā. Bet ja tu ņemsi visu, kā teikt, visu savās rokās un noteiksi tikai to, es darīšu tā, kā es gribu, un tu Dievs stāv pie ratiem, tad tu zaudēsi. Bet Dievs ir nolicis tev, arī tev to apsolīto zemi. Nolicis tev tur, kur ieiet iekšā, kur tu vari piedzīvot to brīnišķīgo Dievu sarūpēto, to kā teikt, tur, kur piens un medus tēk, vai neko. Tad mēs redzam šīs lietas. Ko Dievs dara? Viņš caurlūko mūs, viņš redz mūsu dvēselisko pusi, viņš redz mūsu emocijas, viņš redz to, kam mēs esam gatavi. Un es saku vēl vienreiz, viņš ievedīs tikai iekšā tajos konfliktos, kur viņš redzēs, ka mēs varam uzvarēt. Ka tu vari uzvarēt. Tur viņš tevi ievedīs iekšā. Tad tas nozīmē to, ka jābūt ir gudriem un neiet tādos konfliktos iekšā, kur tu nevari uzvarēt, kam tu neesi gatavs. Piemēram, mums tagad pēc cik ilgu laiku pāris nedēļām būs olimpiskās spēles. Bet visi brauc uz olimpiskām spēlēm, visi sportisti. Nebrauc. Brauc tie, kuri ir gatavi. Tie, kuri vismaz kaut cik sev ir parādījuši, kaut kādus tos sasniegumus guvuši, tos rekordus tajā, ka viņi kvalificējās tām olimpiskām spēlēm. Cita lieta ir, vai viņi aizbrauks un tur dabos to zelta medāli, tas ir atkal augstāks solis, Bet tajā vietējā mērogā viņi ir kvalificējušies, un atkal ne visi. Un viņi tiek sūtīti, lai viņi iet un cīnās. Jūs saprotat, tik tālu es ceru, ka jums ir viegli saprast šīs lietas. Var jau kāds braukt uz savu galvu un tā tālāk. Tas ir atkal cits stāsts. Bet kā ir klausīties Dievam un piedzīvot to, kad Dievs tevi pasargā no konfliktiem? Šita te pasargā tevi no konfliktiem. Bet tad, kad tev būs jāieiet te konflikti, tu būsi gatavs tam un tu izcīnīsi. Cik daudziem jums ir skaidrs tik tālu? Tad Dieva tuvums ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Bez tā, es saku vēl vienreiz, tu ies vienkārši pēc savas saprašanas, pēc savas gudrības, pēc savas tās pārliecības, tu ies un darīs lietas. Bet katru rītu, kad mēs pieceļamies, mēs varam teikt, kungs, kas ir tavs labais prāts manai dzīvei? Runā uz mani. Dari man to zinām, lai es zinātu, kā dzīvot šajā dienā. Kā es varu darīt vislabāko? Kā es varu pagodināt tevi? Kā es varu piepildīt tavu vārdu? Un kur es nevaru, kungs, protams, tur ir tava žēlastība, bet vādi mani un pasargā mani. Piemēram, tad, kad mēs dodamies ceļā kaut kur, mēs dodamies ceļā, un
Es to saku, katru reizi es atgādinu sev un Dievam to, ko 91. psalms teica, kad un tas kungs izsūtīs visus savus eņģeļus tev pasargāt visos tavos ceļos. Un šis ir, neteiksim tā, ka es nāku un lūdzu to, tā kā kungs izsūt, kungs, vismaz vienu eņģelīti izsūt, ja tev visi citi ir visos pienākumos, vismaz vienu, kungs, un es gribu ticēt, ka tu izsūtīsi. Nē, tā nav man lūkšana. Man lūkšana ir tā, Dievs, tu esi teicis to, es tev turu pie tavu vārdu, ko tu esi teicis, es uzticos tev, es nešaubos tev, un es esmu pārliecināts, ka tie eņģeļi man ir apkārt, un viņi pasargā mani visos manos ceļos. Ja nē, tad mēs ielīdīsim 4 sienās un baidīsimies iziet ārā no tām 4 sienām, jo mazums kas? Salīsim, saslimsim, nomirsim. Tik vienkārši, vai ne? Un tāpēc, lai es nenomirtu, lai es nesaslimtu, lai es nesalītu, es neiešu ārā no mājas. Padomājiet par to, vai ne? Tāds, es nevaru, varbūt ķieģelis uzskatīs uz galvas. Es nevaru šito, tāpēc, ka man ir bail no šitā, man ir no šitā un šitā un šitā. Jūs ziniet to, ka Allai Pugačovai ir bail lidot? Jūs nezināt to? Tāpēc viņa vilcienu visu laiku brauc no Maskavas uz Rīgu. Viņai bail lidot. Nekādīgi nevar iedot. Sieva jau cik gadu viņai, vienreiz izbrovē kaut ko. Jūs zināt, jūs esat redzējuši, cik daudz vecas kundzes gados lec ar izplētni? Nopietni, viņi saka, ko tam man vairāk zaudēt tev klausies dzīves un nocēt, gribu šito pamēģināt, vai ne? Lec ar izplētni ārā, vai ne? Ko, mierīgi. Ja? Pārvērtās bailes, vai neko. Zin kā jaunam izlaikt ar izplētni, zin kā visu dzīvi vēl priekšā, labāk ne, vai neko. Bet vecam, ko to viņam zaudēt? Vai ir brīvprātīgie, kas ir black? Nē, tu esi pa jaunu vēl. Kas gribētu to pamēģināt, ne? Bet, un atkal tās lietas, kur mēs atgriežamies, ir Dieva tuvums. Piemēram, ienaidnieks, ko viņš dara? Cik daudz jums apzinās, ka jums ir ienaidnieks? Es nerunāju par cilvēkiem. Cilvēki nav tavi ienaidnieki. Bībele mums māca to, ne pret miesu un asinīm mums jācīnās. Tātad ne pret cilvēkiem, tas nav kristiešiem jādara. Bet pret tiem tumsības spēkiem, pret tiem ļaunajiem gariem tajā pasaules telpā, tie ir mūsu ienaidnieki. Jēzus arī saka to, ka vēlns ir mūsu ienaidnieks. Ja? Tātad viņš ir mūsu ienaidnieks. Un ko viņš dara? Viņš strādā, lai cilvēkiem būtu stress. Viņš strādā pie tā, lai cilvēki zūdītos, lai cilvēkiem būtu bailes. Ja? Un tad, kad cilvēki pieņem šīs lietas, kas notiek? Viņi stiprina to, kas viņiem to ir devis. Es ceru, ka jūs sapratāt. Ja, piemēram, vēlns iedod kādam bailes, viņš iedod vēl kādam, tas baiļu gars, par ko mēs runājam. Kas notiek? Viņa teritorija kļūst lielāka. Jūs redzēt? Viņa teritorija kļūst lielāka. Piemēram, ja viņš māk sadot zūdīšanos, kas notiek? Kristietim ir sacīts, tev nebūs zūdīties. Visu savu zūdīšanos metiet uz Jēzu Kristu. Tas, kas Bībelē teikts. Lūdzu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš gādā. Ja tu zūdies, kas notiek? Tas nozīmē to, ka tā teritorija, ienaidnieka teritorija, paplašinās caur tevi. Tieši tā. Bet mums jau nevajag palīdzēt ienaidniekam. Mums taisn otrādi vajag to ienaidnieku uzvarēt, un zinot to, ka viņš ir sakauts, tad viņš tikai var nākt mūs un baidīt, lai mēs tikai, kā teikt, neieiet tajās uzvarās, tajās cīņās, kur Dievs mums ir nolicis. Dievs parūpēsies un pasargās no tām cīņām, kuras tu nevar izcīnīt. Bet viņš tev vedīs iekšā tajās, kur tev būs jācīnās, un tur, kur viņš tev ievedīs iekšā, tu zini to, ka tu esi sagatavots tai cīņai, lai uzvarētu. Amen? Okay. Tad tas kungs pazīst tevi ļoti, ļoti labi. Tad viena no tām svarīgākām lietām pašā sākumā būtu tas, kad ir jāgūst uzvaras savā prātā, jau savā domāšanā. Domāšanā prātā. Mēs visi domājam, mēs visi kustinām savu prātu, un tad mēs sastopamies ar dažādām lietām. Kur un kas ir? Un redziet, kas ir tā interesantā lieta, kad mēs, Dieva tuvums ir tur, kur mēs ļaujam Dieva darbībai
atraisīties. Tur, kur, piemēram, ja jūs mājās, teiksim, no rīta pamožaties un jūs runājat Dievu vārdus, jūs runājat uz sevi šos vārdus un jūs iedrošināt sevi, jūs runājat uz citiem. Un ko jūs darat? Jūs ļaujat Dievam, jūs atraistat, dod Dievam iespēju darboties. Jo katrs Dieva vārds ir kā svēta sēkla, ko jūs sējat. Jūs varat sevī sēt iekšā Dieva vārdu kā svēta sēkla. Un ļaut, lai tā aug jūsos, kas nesīs brīnišķīgu ražu. Šis tuvums. Vēl, piemēram, tāda interesanta lieta par to prātu, par to domāšanu. Redziet, man patīk tas, ko apostols Pāvils teica. Redziet, var jau nākt arī, var nākt pie tevis, var nākt pie manis, un, piemēram, visu laiku tev pārmest, jeb apsūdzēt tevi, ko tu kādreiz esi darījis. Kurš tad no jums ir bez grēka, ko? Esat kādreiz savā dzīvē grēkojuši? Esat kaut ko darījuši ne tā, kā vajag? Esam taču, ko tad darīt? Bet kā jūs, piemēram, justos, ja visu laiku viens jums nākt un visu laiku to atgādināt? Visu laiku, tu šitā, un likās tev paiet gads, un viņš joprojām nāk un visu laiku saka, tu šitāds. Ko jūs darīt? Ja jūs būtu neticīgais, jūs sadot viņam pa muti, vai ne? Ja ne pats, tas sarunāt citus. Vai ne? Kāds varētu teikt, es kā kristietis arī varu to izdarīt, pēc tam nožēlošu grēkus. Kāpēc ne? Ja, bet Jēzus nevienam negaidot pa muti, un saprot, atkal nevar to tā darīt, vai ne? Bet gribētos. Bet to nedara. Bet ko tad darīt? Redziet, tas risinājums ir pavisam vienkārši. Man patīk tas. Piemēram, uz savu pagātni. Pieņemam lēmumu no šīs dienas. Uz savu pagātni. To, kas ir bijis greiss un nepareizs. Tagad iespēj, greiss un nepareizs. Pieņem vienkārši lēmumu. Es uz to vairs neskatīšos, vienkārši tā, bet es skatīšos caur Jēzus Kristus asinīm. Ka man visi tie grēki ir piedoti. Un tagad kāds tev nāk un saka un kaut ko teica, pasaka, es nezinu, par ko tu runā. Kādu tu nezini, tu tajā laikā, tu šitā, es nesaku, par ko tu runā. Es neredzu to, vai es redzu Jēzus Kristus asinis, kas ir nomazgājuši man no šiem grēkiem. Un visu laiku nāk man pieminēt un apsūdzēt to, tas ir vēlna uzdevums. Tad tādu cilvēku nevis vada Dieva gars, bet ļaunais gars. Vēlns ir ticīgo apsūdzētājs. Ja tu neesi nožēlojis tos grēkus, tad bišķi cita runa. Apostols Pāvils ir labs piemērs, kad viņš saka šos vārdus, es nevienam neko pāri neesmu darījis. Nevienam neko es ļaunu neesmu darījis. Un kāds var, ko? Tas Bībelē rakstīts. Kāds ir? Tu vajāji draudzi, tu priecājies par to, ka cilvēki tika, kā teikt, ielikt cietumos un tā tālāk. Viņi cieta. Un tu neko ļaunu neesi darījis. Un viņš pasaka, un tie vārdi ir Bībelē rakstīti, es nevienam neko ļaunu neesmu darījis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir Kristus piedevis. Visu to, ko viņš ir darījis slikti. Ja viņš tā var teikt, mēs arī tā varam teikt. Ka skatāmies uz savu pagātni. Un šodien, ko sagrēkosiet, lūdzot tam kungam piedošanu, es vienkārši skatos tālāk. Lūdziet tam kungam piedošanu. Ne jau jūs tīšām iesiet un grēkosiet. Jums var kaut kur kāju klupt, var kaut kas nesanākt. Nevis es jums saku, jūs variet tā darīt. Nē, es nesaku, Bībelē sacīts, negrēkojiet. Bet es pieļauju tādu iespēju. Tad, kad jūs esat izsūdzējis un nožēlojis šo grēku, tas kungs vairs viņu nepiemina. Un arī jums vairs nebūs pieminēta. Un ja kāds cits tev nāk un saka to, tu vari pateikt, es nezinu, par ko tu runā. Man nav ne mazākās sajēgas. Es visur redzu apkārt Jēzus asins. Es redzu to, ka viņš man ir piedevis. Es redzu to, ka viņš man ir atbrīvojis. Es esmu brīvs, es esmu izglābts, es esmu Dieva bērns. Ne savu nopelnu pēc, bet viņa upura pēc. Ja? Paskatieties, un jūs esat brīvs. Jūs esat brīvs no tās pagātnes. Jūs ziniet, cik daudz cilvēku viens otram bāž pagātni acīs? Ko? Un tas ēd nost, tur nav nekāda brīvība. Pēc kam tas vajadzīgs? Tā nevajag. Šodien ir jauna diena, šodien ir žēlstības pilna diena, kas bijis ir pagājis. Vakardien žēlstība ir iztērēta. Šodien atkal ir jauna, tas kungs parūpējās.
Un atkal viņš dod spēku iet un darīt labas lietas. Un atkal viņš dod spēku iet un mīlēt. Un atkal viņš iet, un tik tiešām mēs dzīvojam starp cilvēkiem, un kāds var uzkrist tā uz nerviem, tā kā turies. Un tad var teikt, kungs, piedod, kad es domāju tādas sliktas domas par savu brāli, vai par savu māsu, vai par to cilvēku uz ielas. Piedod man, kungs. Un tas kungs, es nezinu, pa ko iet runa. Vēlns nāks un teiks, Eud, kas tu pa kristieties? Kā tu rīkojies? Vai dieniņās, vai ne? Un tev nav jāklausās tajā. Vēlns tev apēdīs bez sāls. Mierīgi. Viņam tādas iespējas, ja tu meditēsi par to, ja tu ļausies. Un vēlns atnāc, bet tevi tādu Dievs nevar pieņemt. Tu šitāds esi. Bet tikko tu esi lūdzis piedošanu, tikko tu esi lūdzis, ka Jēzus asins nomazgā tev no visiem tiem grēkiem, no tā pārdarījuma, no kas tas ir, viss tevi piedots. Momentā. Tas parāda arī tavu ticību. Tas parāda to, ka tu tici tam, ko Dievs teica. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs. Ka viņš mums piedod visus grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Viss šis vārds dara tevi brīvu. Man pietiek ar to vārdu. Man nav vajadzīgs, kā es jūtos. Kādēļ par to, ko es jūtos? Vien brīdi jūtos tā, citu brīdi jūtos vēl tā, vai neko. Bet Dieva vārds pastāv mūžīgi. Tad mums ir, mīļie brāļi un māsas, ka mēs varam pacelt savu skatu uz debesīm un teikt, paldies Dievs, tu esi brīnišķīgs. Tavs vaigs ir brīnišķīgs. Halleluja. Un es arī pieminēju to, ka Jesejas grāmatā 30. nodaļā, tā ir interesanta rakstvieta, mēs esam šo skatījušies, kad Dievs ir tas, kurš paņem un to ienaidnieku daudz viņam pa galvu, ja? Tad, kad tu slavēji, tad, kad tu pateicies, tad, kad tu, godini Dievu, un Jesejas grāmatā 30. nodaļā, mēs lasām 29. pantā, tad jūs dziedāsiet kā svētku naktī un priecāsieties kā sveceļnieki, kas ar mūzikas skaņām dodas uz tā kunga kalna Izraēla klinti. Tad atskanēs tā kunga varenā pērkona balss, un viņš pacels savu roku bargās dusmās ar iznīcinātāju uguni, lietus gāzi, negaisu un krusu. Pasies, tauti iet un slavē, un ko tas kungs dara. Un tad ir, attiecīgi, tur ir viena ienaidnieka tauta, kas grib pret Izraēlu tautu, kā teikt, iet un karot un viņiem darīt pāri. Tad Dievs iestājās, ka tauta nāk un slavē. Dievs iestājās, un ko viņš dara tam ienaidniekam? Un Asurs, tas ienaidnieks, izbīsies no tā kunga balss, kas viņu sitīs ar rīksti. Ja, tad tas kungs ņems to ienaidnieku un pērs. Tad, kad tu ies un slavēsi to kungu, tad, kad tu pateiksies viņam par dārgām Jēzus asinīm, kas ir piedevušas visus tavus grēkus, kad ar Jēzus Kristus brūcēm tu esi dziedināts, ka Dievs ir tas, kas sveitī tevi, nevis novāda tevi, ka Dievs ir ar tevi kopā, mans mīļais brāl, tu pateiksies Dievam un slavēsi viņu, un tas kungs daudzīs tavu ienaidnieku. Esam vienkārši. Jūs redziet to? Katru reizi, kad tas kungs sitīs viņu ar pārmācības rīksti, tā ar labu trāpījumu viņa sāpīgi skars, iespiesdamās dziļi viņa miesā, un tas notiks ar bungām un cītaru skaļām un paceltu roku, viņš visur ar viņu karos. Tad mēs redzam to, ka tas slavēšana, tā gavilēšana, tā instrumentu lietošana, mēs redzam visā tajā iekšā, dara mūs stiprākus. Nevis dara mūs vājākus, bet dara mūs stiprākus. Un tad tavs ienaidnieks bīstās no tā. Es esmu arī to teicis, un tā draudze, kur slavē Dievu, tā ir stipra draudze. Tā ir stipra draudze. Lai Dievs jums dod piedzīvot šo atklāsmu, kad arī katram no jums ir prieks slavēt Dievu, pateikties viņam, godināt viņu, un tā redzot to, kā ienaidnieks tiek sists ar rīksti, kā mēs šeit lasījām. Ne? Mēs atgriežamies atpakaļ šajā 2. Mūzes grāmatā, 13. nodaļā, tad mēs redzam šeit, kas ir tālāk sacīts. 18. pāns, 13. nodaļā 18. pāns, 2. Mūzes. Un Dievs vadīja tautu apkārtceļā pa tuksnesi. Mums rakstīts Niedra jūra, bet tā ir sarkanā jūra. Ja? Tātad Dievs vadīja tautu apkārtceļā pa tuksnesi uz sarkano jūru. Un izraēlieši no Ēģiptes zemes izgāja bruņoti kaujai. Nav tā, kad, redziet, viņi nevarētu pateikt, viņiem nebija bruņojumu, viņiem nekā nebija, viņiem, kā teikt, ko tad viņi tur un tā tālāk. Nē.
Viņi izgāja ar visām tām labām lietām no Eģiptes zemes, ko viņiem atdeva. Bet tajā pašā laikā mēs redzam to, ka tev var likties, bruņojums tev ir, bet tu nezini, kā viņu lietot. Un tās bailes var būt daudzreiz spēcīgākas, gan tā emocionālā puse un tā tālāk, ka tu neesi gatavs. Tāpēc tas apkārt ceļš, vienkārši mēs pie tā nonākam. Mūzes arī paņēma līdzi Jāzepa kaulus, jo tas izrēliešiem bija licis solīties ar zvēres, sacīdams, Dievs jūs lūkodams uzlūkos, tad paņemiet manus kaulus līdzi no šejienes. Tad, principā, tā kapvieta, kur Jāzeps bija, tik vest uz apsolīto zemi. Un viņi aizgāja no Sukotas un apmetnās pie ētams tuksneša malā. Un skaties, mums ir Dievu tuvums svarīgs, ja? To mēs mācāmies. Un tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti. Paskatieties šeit. Un mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī nenozuda no tautas priekšas. Un tā interesantā lieta, kas ir, skatieties šeit, šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja jums ir vēl uzmanības, ja jūs negramojat to pārtiku, ko jūs esat ēduši, ja jums ir šī uzmanība, skatieties šeit. Dieva tuvuma manifestācija, viņa parādās pretēji, ja viņa godības manifestācija parādās pretēji redzamajam, parādās pretēji tam, ko tu redzi. Es paskaidrošu, tas tāds viens kopā. Dieva godības manifestācija parādās pretēji tam, ko tu redzi. Ne? Tuksnesī ir karsta saule, pēc kā mēs visi ilgojamies, bišķiņi, vai ne? Ja necik sen Bagdādē bija plus 52 grādu ēnā, tas ir karstākais, kas ir, vai ne, teiksim, pagaidām reģistrēts, tad mēs varētu teikt, kāds pāris, kaut vai, līdz 10 grādiem varētu uz šitajienu, vai ne, bet nekādī nesenāk. Viņiem būtu labi, un mums arī būtu labi, vai ne, bet tuksnesī, un kas notiek, kā Dieva godība parādās viņiem? Mākoņu stabs. Mākoņi dod ēnu, pasargā viņus no šīs karstās saules. Jūs redziet? Dieva godības manifestācija pretēji tām, ja citiem vārdiem sakot, viņiem tur būtu karsts, viņiem tur būtu, kā teikt, grūti, ja? Un Dievs nāk un pilnīgi pretēji manifestē tām, lai viņus pasargātu, lai viņus svētītu. Naktī tur pretīm tuksnesī ir augsts. Un kas ir? Un tur ir tumšs. Tu neko neredzi. Un Dievs ir tai uguns stabā, kas dod viņiem gaismu un siltumu. Paskatieties, gaisma spīd tumsībā. Jūs redzat to? Jēzus saka, es esmu pasaules gaišums. Jūs redzat, kā ir Dieva manifestācija? Kā ir Dieva godības manifestācija? Tas, kurš ir slims, mēs redzam, Jēzus, ko viņš dara, dziedina, dara veselu. Vai ne? Tas, kurš ir izsalcis, ko Jēzus dara, pāēdina. Tas, kurš ir akls un neko neredz, ko Jēzus dara, dāvā viņam gaismu. Pilnīgi pretēji viss notiek. Cik labs ir Dievs? Kā viņš mīl to tautu, vai ne? Vēd viņus speciāli zinot to, ka viņiem var nesanākt un tā tālāk. Visu to redzēdams, viņš rūpējās par viņiem. Vai ne? Man liekas, kā tas ir mūsu dzīvē? Kā mēs to varam skatīties, kā tas ir mūsu dzīvē? Ko liekas, kur tad Dieva godība manifestēs? Tur, kur ir tas redzamais, bet tur, kur tā Dieva godība, viņi nāk tā kā pilnīgi pretēji. Un tas ir tas interesantais, ka Dievs vienmēr rīkojās kaut kā pretēji tam, kā cilvēks tā kā gribētu to sagaidīt. Piemēram, Mūzes nonāk tagad pie šīs sarkanās jūras, un priekšā ir jūra, no aizmuguras fāraons skrien ar visiem ratiem, teiksim, un savu karaspēku, lai ņemtu un gūstītu, un kā teikt, un ņemtu un darīt pāri, vest apakaļ uz to verdzības zemi. Tad ko tu tagad darīt?
Un tur viņi ir tagad iekšā, un ko tagad darīt? Un tā tauta iet un brēc uz Mozu un saka, ko tu mūs esi izvedis ārā, kāpēc mūs esi izvedis ārā un tā tālāk. Tev ir pirmais šķērslis. Un ko tagad darīt? Un tā tālāk. Un Dievs saka, ko tu brēc uz mani? Tas bija interesanti. Viņš pasaka, ko tu brēc uz mani? Viņš tepat tās arī ir. Reku ir. Tepat tās 14. nodaļā, es vienkārši varu atzīmēt to 14. nodaļā, un 15. pants, un tas kungs sacīja uz Mozu, ko tu brēc uz mani? Pisam vienkārši. Mozes arī galīgi, ko darīt? Vau, kungs. Un Dievs pasaka viņam, ko tu brēc uz mani? Izstiepš savu roku. Ok, labi ir, izstiepš savu roku. Ko tagad? Tas, kas tev ir jādara. Un liekas, neloģiski. Un Dievs liek tam vējam pūst. Un tālāk notiek tās neiespējami, ka viņi varēja iziet cauri, ka tas ūdens pāršķīlās, tā jūra pāršķīlās, bija ūdens sienas garbā, un viņi sausām kājām varēja iziet cauri. Ne tikai tā kunga eņģelis un tā kunga uguns staps nostājās starp fāraonu karaspēku un eģiptiešiem, tā pasargājot viņus. Liekas, viņi to visu redz, viņi visu to piedzīvo Dievu godību, bet joprojām kurni. Joprojām nav apmierināti. Vai ne? Un viņš izved viņus ārā un izglābi viņus. Tā parādot sava tuvuma, savas godības manifestācija. Tas ir Dieva darbs. Un tur, kur Dievs strādā, tur ir viņa tuvums. Tur, kur jūs strādājat, ir jūsu tuvums. Tā būtu, vai neko? Tur ir jūsu tuvums, bet tur, kur Dievs strādā, tur ir viņa tuvums. Un Dievs saka tādus interesantus vārdus, ko mēs, lasām Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā. Ja mēs atšķiram Mateja evaņģēliju 5. nodaļu, tad šeit ir šādi vārdi sacīti. 5. nodaļa un 14. pants. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveici iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tas tik zinām panti, vai neko? Un atkal mēs redzam to, ka ja draudze, ja Kristus mācekļi, Kristus sekotāji, viņš saka par viņiem, jūs esat pasaules gaišums. Jūs esat pasaules gaišums, jūs esat tā pilsēta, kas stāv kalnā. Ko nozīmē pilsēta, kas stāv kalnā? Tā izgaismotā pilsēta tajā tumsā ir kā bāka, ir kā glābšanas vieta tiem, kas pa to tumsu iet pa to ceļu, lai viņi nenomaldītos, viņi ienāk iekšā tajā gaismā. Viņi redz to pilsētu. Ja tā pilsēta ir tumsībā, tad neviens to ceļu neredzēs. Tad cilvēki tajā tumsā maldīsies. Bet viņš saka, jūs esat tas gaišums tajā tumsā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Dievs vēlās manifestēt sevi caur tevi. Sevi caur tevi. Sevi caur mums. Lai tie cilvēki, lai tie, kas ir tumsībā, nāktu pie tās gaismas, lai viņiem nebūtu jāblandās tajā tumsībā. Mēs esam pasaules gaišums pēc Jēzus vārdiem. Ja viņš saka, jūs esat, tas nozīmē, mēs esam, Dieva vārds mūžīgs, nemainīgs, mēs esam viņa draudze, mēs esam šis pasaules gaišums. Wow! Mēs varam teikt, Jēzus ir pasaules gaišums, bet kā tad cilvēki ieraudzīs to gaismu? Caur draudzi. Caur draudzi. Tāpēc draudzē ir jābūt Jēzus Kristus gaismas nesējam. Tur, kur ir tumsa, tur tu ieej iekšā, un tur ir gaišs. Tu skaties, kā tas kungs vēlās strādāt caur tevi šajā te pasaulē. Kā viņš tevi var lietot? Kā viņš tevi var lietot, lai tu izmainītu to apkārtējo? Redz, visu laiku, ja mēs domājam par to, mums visu laiku ir tumšs, mums visu laiku ir tumšs, tad mēs domāsim visu laiku par sevi, kā kļūt gaišākiem. Bet ja mēs redzam to, ka Dievs saka, jūs esat pasaules gaišums, tad liekas, ir jāsāk dzīvot iekš tā, ko Dievs saka, kas mēs esam. Ja mēs tādi esam, mēs tādi esam. Kā tas nozīmē? Kā tas ir? Tas nozīmē to, ka Dieva tuvuma, jeb klātnība manifestācijai ir jābūt ar tevi.
Dieva tuvuma, klātnības, manifestācija ir jābūt ar tevi. Kādā veidā tas ir? Piemēram, tu ieej baiļu pilnā atmosfērā. Baiļu pilna atmosfēra. Tu bailes. Un tu ieej iekšā, Dievam nav bail. Dievam nav bail. Un ja tu ieej iekšā, kā teikt, šis gaišums, ja tās bailes ir tā tums, tad tu esi tas gaišums, tu ieej iekšā tajā situācijā un tev nav bail. Jūs redzēt to? Atkal, pilnīgi pretēji tam. Pilnīgi pretēji notiek Dieva manifestācija. Liekas, bet visur apkārt, viss baidās un tā tālāk, un ko man tagad darīt? Kā tagad man būt? Nē, es tāpēc saku, pilnīgi pretēji manifestācija. Pilnīgi pretēji. Pilnīgi pretēji. Ko mācekļi teica? Lai tie vecāki ar saviem bērniem neuzbāžās Jēzum Kristum. Ko Jēzus teica? Laidiet bērniņus pie manis. Pilnīgi pretēji. Ja? Viņi domāja tā, bet Jēzus domā pavisam citādi. Viņš saka, laidiet bērniņus pie manis. Un tādas ir daudzas situācijas, kur mēs skatāmies. Tātad mēs redzam to, ka tu ieej iekšā tādā, kas ne jau tāpēc, ka tu tagad būsi baigais, wow. Tā nav tā būtība izcelt tevi tajā situācijā. Bet ļauj tai gaismai, ļauj tai drosmei, ļauj tai mīlestībai, ļauj, ka tā aizdzen tās bailes ne tikai, ka tu tāds esi, bet kā tās pārmaiņas notiek tajā vidē, kur tu esi. Jūs redzēt to? Ja Dievs var uzvarēt bailības garu tavā dzīvē, tad viņš var arī palīdzēt citiem uzvarēt caur tevi to bailības garu. Jūs redzēt to? Tā atmosfēra, viņa mainās. Izraēla tautai naktī uguns staps, atmosfēra mainās. Citur varbūt ir augsts un tā tālāk un tumši. Izraēla tautai nē. Viņiem ir silts un viņiem ir gaišs. Turpretīm citi dienas laikā cepās ārā, bet Izraēla tautai šis mākoņu staps ir šī aizsardzība no Dieva. Ko viņi piedzīvo? Maina atmosfēru, maina apstākļus. Piemēram, mēs varētu teikt, kas tagad būs, noteikti būs krīzes vai neko. Krīzes būs, viņām ir jābūt. Viss tā sistēma iet uz to, ka būs krīzes. Būs daudz krīžu vēl. Bet jūs jau no tām nebaidieties vai neko. Latvija izgājas tik daudz krīzēm cauri, liekas, mēs taču esam imūni jau. Nē. Kas ir? Latvija nemācās no pagātnes kļūdām. Jūs ziniet, cik daudz cilvēki ir paņēmuši aizņēmumus īsos tajos tur kredītos. Baigi lielās summas, ka valdībā ir jādomā likumu, kā iegrožot to. Man liekas, pat nemācījās no tā, ka ņēma kredīts un tagad tas burbulis viss plīsa. Un tagad atkal cilvēki iet iekšā tajos parādos. Man liekas, kāpēc nenāk pie prāta? Kāpēc neņemās, mācīties no savām pagātnes kļūdām? Kāpēc to nedarīt? Un ko darīt, ja tās krīzes nāk? Nē, mēs varētu pateikt to, ka mēs neņemam dalību viņās. Klausoties, ja mēs neņemam dalību? Redziet, to, ko mēs arī mācījāmies arī dievkalpojuma sākumā, mēs mācījāmies to, ka Dievs ir tas, kas dod tev pilnīgi iztikšanu. Un ka tev paliek pāri labiem darbiem. Un tur iekavās ir rakstīts, bet krīzes gadījumos nē. Tur tas nav rakstīts. Tur ir rakstīts arī krīzes laikā. Tev ir pilnīgi iztikšana un pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tad, kad ir krīze, kāds nopelnas to? Kāds nopelnas to? Tā kā nav tā, ka visi tagad kož pirkstos vai dierījās, ir krīze. Nē, tie, kas ir gudri, tie, kas saprot, kā lietas notiek, viņi nav zaudētāji. Jūs esat gaismas bērni, jūs esat gudri. Jūs esat gudri, jūs esat Dieva bērni. Jūs esat gudri, tad jums ir jāzina, kā, tagad tā krīze nāk, nevis iet pacelt degunu un teikt, redzi, man tā krīze neskar un tā tālāk un tā un viss. Tā nē. Ir jābūt tādiem, kas var palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir apkārt, neieiet tajā krīzē. Nevis domāt par sevi, domāt par citiem. Tā ir mīlestība.
Un tas, ka mēs varam iet un pateikt, kā Dievs skatās arī uz tām visām lietām, kas saistās vienalga. Ģimene arī var būt krīze, ja? Visās sfērās var būt krīze, ja? Bet kā tu, kā gaismas bērns, var ieiet iekšā un nevis sevi izcelt, bet Jēzu izcelt un to gudrību un to gaismu parādīt. Kā palīdzēt tiem cilvēkiem. Vai neko? Tā ir. Pēc kaujas viss ir gudri, tā ir. Tā saka, vai neko, pēc kaujas viss ir gudri, tur vai tā un šitā te. Piemēram, tā kā es aizēju tā kā uz, jūs varat redzēt, tā bija Eiropas čempionāts futbolā, un jūs varat redzēt to, kā tie līdzjutēji, viņi jau ne tikai tur bļaustās un tu visu laiku kaut kāds olē, ja? Nē, viņi jau saka to, sīt, ķēr. Nu, visā tā kā padomdevēji ir nostājušies, ja, tur klāt, bet ja viņas izlaist uz tā laukuma ārā, viņi paskiet kādu gabalu un paģībt, viņi nespētu neko izdarīt. Bet tur tajās tribīnēs viņi ir, vai ne, visu, kā teikt, viņi vislabākie un visgudrākie. Alījās, pagaidi, nu, bet tā šis nav. Tā dzīve jau ir pavisam citādāk. Viņi jau tomēr kaut ko paprasa no tevis. Un tas labais, kas ir ielikts iekšā tevī, ko Dievs ir varējis ielikt iekšā, Viņš arī tev vedīs tajās cīņās, kuras tu vari uzvarēt. Nu, neesi tāds, ka tu ej un aizskrien kaut kur un pēc tam dabo pa mizu, kā varētu teikt, ka tu ciet no tā. Te, ka tu ļauj Dievam būt tajā tuvumā un kā iegūt šo Dievu tuvumu, pavisam vienkārši, nevis vienkārši izlasīt pāntu no Bībeles. Man ir Dieva tuvums. Nē, tas nav Dieva tuvums. Dieva tuvums ir tāda, ka tas vārds piepilda, viņš, kā tu varētu pateikt, tur visu savu būtību, ar visu to, viņš tāds iziet cauri tev visai tavai miesai, visai tavai dvēselei, tu viņu tā aptver, satver un nelaid vaļā. Tu viņu piedzīvo. Un tas ir pavisam citādāk nekā vienkārši izlasīt pāntu Bībelē, bet kad tu viņu, kā teikt, mēs varētu teikt to vienkāršo vārdu apēdi. Ja? Kad tu viņu satver tā, ka viņš izsterot cauri visam. Jo, piemēram, ēdienas, ko tu ēdi, tas ietekmē arī visus tavus iekšējos orgānus, kurus tu neredzi, un tas ietekmē arī ādu, kas tev ir. Tas nāk uz āru, matus un visu un tā tālāk. Ja? Tas ietekmē no sākuma iekšā un pēc tam ārā. Un tieši tāpatās ar Dievu vārdu, ka tas vārds, ko mēs kā dienišķo barību, kā mēs viņu uzņemam, ka mēs ļaujam tam vārdam darboties pie visām mūsu, kā teikt, dzīves šūniņām, visam cauri. Un tad tas vārds būs dzīves. Tad tas vārds spēs kaut ko paveikt. Bet tā garām ejot tā, ka man būs laika, tad es to tā palasīšu. Tā būs tas ieskriešana iekšā, kur būs ciešanas. Dieva vārds ir tas, kas brīdina, Dieva vārds ir tas, kas pamāca, Dieva vārds ir tas, kas izgaismo. Atliek vienīgais tas, kā teikt, pašiem censties piedzīvot Dievu tuvumu. Piedzīvot, ļaut, lai Dievs tevi lieto. Tas ir tas svarīgākais. Un kā mēs skatījāmies, ka Dieva tuvums maina apkārtējos apstākļus. Dieva tuvums maina apkārtējos apstākļus. Un tas uz to, ko mums vajadzētu arī piedzīvot. Ne tikai atkal domājot par sevi, bet kā Dieva tuvums var manifestēt mūsu pilsētā, kā viņš var manifestēt mūsu valstī un arī kā tālāk. Vai ne? Un, piemēram, to, ko es arī minēju par Tanzāniju. Piemēram, ja mēs esam priecīgi devēji un mēs atbalstam un palīdzam tiem bērniem Tanzānijā, ko mēs darām? Mēs izmainām tos apstākļus tajā valstī. Labi, varbūt tas ir viena cilvēka dzīvē, bet mēs esam vairākiem simtiem palīdzējuši to bērnu. Tas nozīmē, mēs jau tā diezgan labu sabiedrības daļu, vismaz tajā ciemā, mēs varam izmainīt. Iedomājieties to, izmainās apstākļi. Tikai kāpēc? Tāpēc, ka Dieva tuvumu tu vēlies atraisīt. Tur, kur nav, tur, kur ir trūkums, tur
viss pēkšņi kļūst iespējams. Jo Dievs uzrunāja tevi, viņš atvēra tavu sirdi došanā, un tu esi priecīgs devējs, un tu redzi to, ka tu vēlies, lai Dieva valstība iet plašumā, un tu esi priecīgi dari to. Un lūdz Dievu par turienu, lai tur vēl vairāk, kā teikt, bērni piedzīvo tās labās lietas. Un lūdz par cilvēkiem šeit, lai vēl vairāk būtu cilvēki, kas atvēr savu sirdi došanā. Tik vienkārši tas ir. Tas, ko mēs varam darīt. Tas, ko mums vajag darīt. Tas, kā mēs varam viens otru uzmundrināt. Kā mēs varam iedrošināt un stiprināt. Dievs ir labs. Esiet tie, kas cīnties. Neesiet tādi, kas vienkārši paņem un apsēžās tikai, vai tā vērts. Ir vērts. Šodien ir jauna diena, ir vērts. Ir vērts, tā kā noliks karoti, tad cits lietas, vai neko. Bet tagad ir vērts. Tagad ir vērts karot noliks tad, kad būs piedzīvojis visas labas lietas apsolītā zemē un tā tālāk. Bet ja tu esi šeit kaut kur, neieti kādi, ka iet, Dievs ir ar tevi. Nepazaudē viņu tuvumu. Viņš saka, es nekad tev neatstāšu, nekad nepametīšu. Bet mums ir tā tendence. Bieži vien, es kaut kā tev nejūtu, Dievs. Es kaut kā tevi nejūtu, Dievs. Kaut kā nejūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas vārds nav kļuvis dzīves. Viņš nav izstarojis tev cauri. Ja tu paņem to vārdu, es tev nekad neatstāšu, nekad nepametīšu. Līdz pašam pasaules galam. Un ja tas vārds izstaro tev cauri, izstaro tā cauri visā tavā dvēselē, visā tavā, kas tev ienāk? Tev ienāk iekšā miers, tev ienāk iekšā prieks, tev nav bailu vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir ar tevī. Un vienalga kāda cīņa man ir priekšā, no tām, kurām es nevaru gūt uzvaras, Dievs man pasargās, un no tām, kur man ir jāiet iekšā un jāgūst uzvaras, Dievs man ievedīs. Un ja es arī ieiešu tajā cīņā, Dievs ir ar mani. Tas nozīmē, tā kā 23. psalmā mēs lasām, es ļaunuma nebīstos. Tas kungs ir mans gans. Viņš rūpējās un gādā. Piedzīvojiet to, man mīļie brāļi māsas. Piedzīvosim draudz. Mēs esam tas pasaules gaišums. To Jēzus ir teicis. Tas, ko viņš teicis. Tā jau mēs laikam arī esam, neko. Mācītāji laikam ne, mēs esam. Mēs esam. To teikt tā drosmīgi cilvēki. Viņi teikt, mēs esam. Ko? Tā ir? Ja tu neesi pārliecināts, tu es nezinu. Es neesmu pārliecināts. Vai neko? Es neesmu pārliecināts. Es paprasīju Aldim, Madara ir tava meita? Viņš no sākuma pasmējās, viņš domā, labs jautājums, ne? Bet viņš pasaka jā, vai ne? Bet varbūt tās, ka nav. Ko? Redzi, tas ir tas, kas ir. Ja mēs zinām, kas mēs esam, un mēs zinām, kas mums ir, mēs droši par to pastāvēsim. Ja mēs neesam pārliecināti, tad mēs teiksim, nezinu. Šaubas, nepārliecinātība, nedrošība, ja? Bailes sāksies, visi sādas. Mēs nebūsim pārliecināti par to. Ļaujiet, lai tas vārds ieplūst jūsos iekšā. Jūs esat pasaules gaišums. Ļaujiet, lai tas ieplūst iekšā. Jums tas ir vajadzīgs. Jums tas ir vajadzīgs. Dieva tuvums. Un pavisam nospicējot to, atcerieties, ka Dievs nevienmēr ved pa taisno ceļu. Kā varētu teikt, lai to ātrāk nokļūt tur. Viņš tev var vest apkārt, zinot to, ka tu nepacels to, kas noteikti, ja tu iet pa taisno. Vai Dievs ir labs? Amen? Amen. Piecelsimies, pateiksimies Dievam. Halleluja. Jesus. Halleluja. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Tu esi Dievs, kas zina mūsu dzīves ceļu. Tu zini to, kā Tu vēlies piepildīt savu prātu un savu gribu mūsu dzīvēs, gan individuāli, gan arī priekš visas draudzes. Tēvs, mēs pateicamies, kad tās uzvaras, kas ir bijušas mūsu dzīvēs, ir pateicoties Tev. Pateicoties Tev, ka Tu mūs esi tur ievedis un esi tās uzvaras arī izcīnījis. Un paldies, kad arī Tu mūs lieto, lai mēs gūtu uzvaru pār ienaidnieku. Tēvs, paldies, ka Tu mūs esi pasargājis arī no tām kaujām, no tiem konfliktiem, kur mēs šīs uzvaras neesam vēl spējīgi gūt. Tāpēc mēs, Tēvs, gribam izlūgties no Tevis, kad vēl vairāk spied mūs ciešāk pie sevis. Mēs vēlamies vēl vairāk uzticēties Tev un būt tuvumā Tev, lai piepildītu Tavu gribu un Tavu prātu. Tēvs,
lūdzos piedod arī draudzēji, piedod brāļiem, māsām, kas ir grēkojuši, kas nav darījuši to, kas tavās acīs taisnas. Parāda savu žēlastību. Un es lūdzos, lai tu atjauno spēku draudzēji, lai tu dāvā spēku, lai tu dāvā prieku un mīlestību uz tevi. Lai tu atjauno ticību, kungs. Lai tu atjauno draudzēji ticību, ka viņi var ticēt un būt pārliecināti par tevi un kalpot tev no visas sirds, Tēvs. Gan arī tad, kad esam kopā šeit baznīcā, gan arī ārpusē, kad mēs esam pasaulē, lai tava gaisma, lai tava patiesība, lai tava mīlestība spīd caur mūsu dzīvēm. Mēs to lūdzamies tavu svētību un tavu žēlastību un sargāšanu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. 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 Nu ko, pacelsim savas rokas, arī saņemsim tā kunga svētību, un tad arī šī vārda gaismā arī dzīvosim arī cauri nākošajam laikam, ko Dievs mums piešķirs. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, Dievs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, Dievs, lai paceļ savu svēto vaigu pār tevi un dāvā tev savu mieru. Āmen. Āmen. Sveicieties viens ar otru. Laipni lūgt sadraudzībā arī kafejnīcā. Uziet apstieties svētdienas skolas telpas. Esiet sveitīti. Halleluja.